Ticējums vēsta, ka maizi nedrīkst mest zemē, pat ne garoziņas. Bet, ja maizes druskas no galdas lauka zemē, tad Dievs apskaišas un maizes vairs nedod. Bet, ja cepēji prot izcept augstus kukuļus, tas nozīmē, ka tā būs laba saimniece. Diviem dažādiem cepējiem nekad nesanāks vienāda maize, jo katram ir sava recepte un pieeja. Šoreiz stāstīsim par vienu no lielākajiem Latvijas maizes ražotājiem – Fāzera maiznīcām. Latvieši visvairāk ir iecienījuši rudzu maizi, kas ir unikāls produkts un nesen iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Tagad bagātīgo Fāzera maiznīcu rudzu maizes piedāvājumu ir papildinājusi jaunā Fāzera 100% rudzu maize, kas tiek cepta pēc tradicionālas receptes no īstiem rudzu miltiem, bez konservantiem un ķīmiskām piedevām. Fāzera maiznīcas vērtības ir klients, kvalitātes izcilība un komandas gars, un tas ir viens no būtiskākajiem elementiem. Tajā aspektā, lai mēs vispār būtu veiksmīgi, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus, tikai strādājot komandā, tikai jūtot cita plecu, jūtot to, kurš cits citu var papildināt, tas ir tas spēks. Fāzera atklājums ir īpaši izstrādātas rudzu šķiedrvielas. Tās palīdz organismam noregulēt gremošanas funkcijas, izvairīties no paaugstināta holesterīna līmeņa, aptaukošanās un citām problēmām. Dietologu ieteicamā dienas deva ir 30 gramu šķiedrvielu. Fāzera maizei tiek pievienots arī jodsāls, kura garša ne ar ko neatšķiras no parastās sāls garšas. Turklāt jods ir ļoti nepieciešams cilvēka organismam. Miltus uzņēmums pērk tikai no Latvijas ražotājiem – Dobeles dzirnavnieka un Jelgavas dzirnavām. Tos uzglabā lielās tvertnēs un automātiski padod uz mīklas iejaukšanas iekārtu. Arī citas izeivielas, kas nepieciešamas lielos daudzumos, piemēram, cukurs un sāls, tiek dozētas ar šo iekārtu, bet pārējās tiek pievienotas ar rokām. Miltus samājas ar karstu ūdeni, tad maisījumam pievieno ķīmenes. Ar uzņēmuma rīcībā esošo iekārtu iespējams sagatavot plaucējumu 12 stundās. Plaucēšanas tehnoloģiskais process vienmēr nodrošinās produktam vienlīdz labu garšu un kvalitāti. Tieši plaucēšanas procesa gaitā rodas maizes garšas buķete. Plaucējumam pievieno ieraugu un iesalu, kā arī citas sausās izeivielas. To visu sajauc mīklas maisāmajā iekārtā. Gatavā mīkla nedrīkst būt ne par karstu, ne par augstu, citādi tiks traucēts rūkšanas process. Te nu gudrajām mašīnām nāk palīgā meistars. Viņš nosaka, vai mīklas konsistence ir īstā, vai nav par mīkstu, vai par cietu. Tāda īpaša iekārta sadala mīklu kukulīšiem paredzētajos gabalos, nopaļo un izrullē, un tie aptuveni 50 minūtes pavada raudzējumajā skapī. Rullējot jāpanāk, lai mīkla ir pareizajā biezumā. Ja tā būs par biezu, maizītei būs lieli caurumi, gluži kā dažkārt sieram. Pirms cepšanas katrā kukulī ar automatizētu nāzi iegriež pāris griezumus, kam ir nevien dekoratīvs nolūks, bet tie nodrošina to, lai maize cepšanas laikā nesasprāgtu. Kad maizīte izcepta, tā tiek 45 minūtes dzesēta, tad sagriezta un safasēta. Fāzera ražotnei ir arī sava kastu mazgāšanas, uzglabāšanas un padeves sistēma. Īpaša kastu izgatavošanas tehnoloģija nodrošina to, ka tukšas tās aizņem 4 reizes mazāk vietas nekā pilnas, tāpēc tās ērti uzglabāt un pārvietot. Uzņēmuma laboratorijā tiek stingri kontrolēta gan izeivielu, gan gatavās produkcijas kvalitāte. Katru dienu notiek degustācijas, un tieši šeit tiek radīti jauni produkti. Maize satur gandrīz visas cilvēkam nepieciešamās uzturvielas. Ar maizi var nodrošināt pusi no organismam nepieciešamā ogļhidrātu daudzuma, 1/3 daļu no vajadzīgajām olbaltumvielām, vairāk kā pusi no B grupas vitamīniem un fosfora un zelta daudzuma. Maize cilvēkam var sniegt līdz pat 30% no nepieciešamā kaloriju daudzuma. Mēs ģimenē esam iecienījuši rudzu pilngraudu maizi. Manā uzturē viņa ļoti labi iet kopā ar avokado, kurš ir tā sasmalcināts un nedaudz sālīts, nedaudz pipariņa. Ja? Un tad šo te masu uzdziež uz maizītes virsū un ļoti labs paēdiens. Lai nopirktu kvalitatīvu maizi, jāskatās, lai tās garoza nav piedegusi vai netīra. Tā arī nedrīkst atdalīties no mīkstuma. Savukārt mīkstumam ir jābūt labi izceptam, elastīgam un nedrūpošam, bez blīva slāņa pie apakšējās garozas. Un maizei ir jāsmaržo garšīgi. Visnotaļ, katru reizi ieejot veikalā un apskatoties, cik plaši ir pārstāvēta mūsu maize un cik daudz plauktus mūsu produkti aizņem un skatoties, kā cilvēki izvēlās tieši mūsu produktu, tas rada tādu siltu sajūtu un tādu patīkamu apziņu, ka tiešām tas, ko tu esi gatavojis, ko tu piedāvā klientam, ka tas tiešām ir vajadzīgs un ka tas ir, ka cilvēki to novērtē.